Trešais Latvijas autokrosa čempionāta posms noslēdzies. Šī gada čempionāts jau pusē, tāpēc pievienojieties mums šajā autokrosa ceļojumā un izbaudiet labākos mirkļus no Pilskalnu autokrosa sacensībām. Šajā posmā uz starta stājās 102 pēc uzvarām izsalkuši sportisti, sākot ar talantīgajiem jauniešiem, kas tikko sākuši savu sacīkšu ceļu, līdz pat pieredzējušiem braucējiem, kuru vārdi jau ierakstīti Latvijas autokrosa vēsturē. Papildus ierastajām klasēm spēkiem mērojās arī 5 Bagiju B6000 klases sportisti. Pilnās skatītāju zonas liecināja par to, ka autokross ir iecienīts sporta veids arī Jēkabpils pusē. Pilskalnu trases pirmsākumi meklējami vēl padomju laikos. Šeit veiksmīgi aizvadītas dažādas autokrosa sacensības un trase joprojām turpina attīstīties. Garanā konfigurācija nedaudz ierobežo trases pārskatāmību, taču šo nelielo trūkumu kompensē iespaidīgie tramplīni un vairākas skatītāju zonas dažādos trases sektoros. Sacensības bija sadalītas 2 dienās. Sestdienā sportisti veica brīvos treniņus un vakarpusē tika aizvadīta pirmā kvalifikācija. Svētdienā turpinājās sacensību otrā daļa, atlikušie kvalifikācijas braucieni un emociju pilnie fināli. Iespaidīgs skats pavērās dalībnieku nometnē, kur ceļam abās pusēs izvietotas komandu teltis garā tunelī. Sportisti kā pa sarkano paklāju ripoja uz starta zonu cauri šim telšu ieskautajam ceļam. Laika apstākļi lielākoties bija labvēlīgi, taču svētdien pāri trasei pārvēlās negaiss un ātros trases līkumus pārvērta dubļu vannās. Stiprā lietus dēļ sportisti finiša līniju šķērsoja noklāti ar pamatīgu dubļu kārtu. Minibagī 160 kubikcentimetru klase. 14 mazo ķiparu konkurencē līdzšinējam līderim Ivo Ošam Pilskalnos neizdodas atrast ātrākās līnijas trasē. Visas kvalifikācijas braucienu uzvaras izceļ Adrians Šerbīnskis ar 23. numuru. Fināla braucienā tomēr uzvar lietuvietis Matas Meļunas. Kopvērtējumā gandrīz ar dubultu pārsvaru joprojām priekšā Ivo Ošs, otrais lietuvietis Vincentas Matolis un papēdām seko Adrians Šerbīnskis. XTM minibagī. Diezgan līdzvērtīgi rezultāti Pilskalnu posma kvalifikācijas braucienos visiem šīs klases sportistiem. Aizraujošs pārsteigums finālā. 12 sportistu konkurencē meitene aizbrauc pa priekšu visiem puišiem. Marta skustā uz pirmā goda piedestāla pakāpiena. Kopvērtējums tagad šāds. Gustavs Kārlis Rudzājs 1. vietā, ļoti tuvu Marijāns Bērskalns, 3. Gustavs Kurņējevs. Junior ekstrīma klase. Kvalifikācijas braucienos konkurentiem lika iesvīsta labi pazīstamā autosportista Māra Neikšāna meita Patricija Neikšāne, uzvarot 2 no 3 braucieniem. Fināls diemžēl neveiksmīgs, bet visātrākais bija Klāvs Žvagins ar 32. numuru. Lai gan Pilskalnu posmu Čākurs nobrauc neveiksmīgi, viņš tomēr saglabā 1. vietu kopvērtējumā. Pietuvojies ir Jānis Kozlovskis, 3. vietā Marsels Romanovskis. Ekstrīma bagiju klase. Pirmā kvalifikācija savā grupā veiksmīgi iesākās Mārtiņam Baunim ar 39. numuru, taču ātri vien situācija mainījās, cīņās iesaistoties pašreizējam kopvērtējuma līderim Mikum Meško no sporta kluba Ogre un 2. vietas ieguvējam Robertam Rumbeniekam. Pilskalnos visur 1. vietas Mikum, Rumbenieks nedaudz atguvies pēc Lietuvas posma, 3. vietā Jānis Bogdasārovs. Bagī 1600 klasē 7 vīru konkurencē labu sniegumu kvalifikācijās uzrādīja pašreizējais kopvērtējuma līderis Niks Apfelbaums. Dēļ tehnikas defekta fināla brauciena Pilskalnos 1. vietu nācās atdot Mārim Riekstiņam no KVTV Racing komandas. 2. finišēja Aleksandrs Nikītins ar 29. numuru. Kopvērtējumā joprojām līderis Apfelbaums, 3 punktus atpaliek Māris Riekstiņš, 3. Aleksandrs Nikītins. Krokodili B6000. Šogad pirmās sacensības ar šo unikālo tehniku. Pilskalnos startēja tikai 5 sportisti, taču fināls sagādāja iespaidīgus un dramatiskus skatus. Pirmajā līkumā trasi sadalīt nevarēja Jānis Jakovļevs ar Intaru Pališevu. Viens no bagījiem apgāzās un ar pamatīgu sitienu virsū uznesās otrs sportists. Pilotiem viss kārtībā, bet auto smagi cietuši. 1. vietu ieguva Igaunis Otte Kevai, 2. Dinārs Ramats, 3. Ainārs Ramats.
Vaz klasika, sīvas cīņas. Trešajā kvalifikācijā smagu avāriju piedzīvoja Uģis Traubergs no Rencēnu autokluba. Sportists tika transportēts uz slimnīcu un sacensības turpināt nevarēja. Dakteri Uģim konstatēja potītes lūzumu, taču viņš ir optimisma pilns, sūta sveicienus visiem saviem līdzjutējiem un saka, ka nākamajās sacīkstēs brauks ar automātisko kārbu. Aizraujošās cīņas turpinājās visas dienas garumā un finālā pirmo vietu ieguva Jānis Logīns, otrais Ivo Žilde, trešais Raitis Gusevs. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Edijs Zimza, nedaudz atpaliek Jānis Logīns un tikai par 1 punktu mazāk Ivo Žildem. Te briest sīvas cīņas atlikušajos posmos. 1600 klase. Juris Narubins ar 55. numuru, Mārtiņš Mēļķis ar 132. Dāvis Ūdris ar 12. kvalifikācijas braucienos rādīja izcilus rezultātus. Tomēr Mārtiņš Mēļķis un Juris Narubins piekāpās pašreizējam kopvērtējumu līderim Dāvim Ūdrim. Palielinot pārsvaru, pagaidām nevienam neizdodas apdzīt Dāvi. Arī potenciālajam konkurentam Jānim Naglam neveiksmīgs Pilskalnu posms. Open klase. Kas to būtu domājis? Jeršovi pārspēja visus Open klasē. Turklāt Kitija Jeršova uz goda piedestāla augstākā pakāpiena. Otrajā vietā Marks Jeršovs, trešais Ints Jeršovs. Visi trīs sportisti no Quattro ledlaužu komandas. Šāds pavērsiens iedeva papildus punktus arī komandu vērtējumā un izdevās ieņemt 3. vietu. Šis ir unikāls gadījums autosportā, kad viena ģimene aizņem visu goda piedestālu. 2000 superklasē Pilskalnu posmā 17 sportistu. Atgriezies cīņās Ritvars Kārkliņš no Transport Solutions Motorsport, iegūstot 1. vietu kvalifikācijā. Negaidīti ātrs bija Miks Gabrāns no KVTV Racing. Finālā cīņas noslēdzās starp brāļiem Gabrāniem. Miks 1, Ivo 2 un 3. Sandris Vigulis no Dadzīša Racing. Kopvērtējums ļoti līdzīgs Pilskalnu rezultātiem. 1. vietu saglabā Ivo Gabrāns ar 61 punktu, ar 45 brālis Miks Gabrāns un tikai par 1 punktu atpaliek Sandris Vigulis. Komandu vērtējumā 1. vietā KVTV Racing, brāļi Gabrāni un Riekstīņš, 2. vietā Sporta klubs Ogre, Linde Kozlovskis un Neško, 3. Jeršovi no Quattro ledlauži. No starta signāla līdz pat finiša līnijai šīs sacensības bija pilnas ar adrenalīnu un spraigām cīņām. Tiekamies jau pavisam drīz 4. Latvijas autokrosa čempionāta posmā Vecpils autotrasē Liepājas pusē. Pilskalnos. Šito mēģinām vēlreiz.